Kur mēs esam atpakaļ. Nav nekur labākā mājās. Pagā, kur jūs bijāt? Nu, bērni riktīgi smirdējis, viņš uz dīķi aizved, tāpēc. Uz kaut kur brauci. Ej kaktā. Ai, nu labi. Labi, bērni. Tagad sāksim launagu. Bet man nav sieriņi nekādi, tāpēc jā. Ja tu dabū, tad tu dabūsi drošību ar draudziņām. Labi, es negribu mētāt apkārt kaut kādus plikus, neredzamus sieriņus, tāpēc es vienkārši pateikšu. Mēri par tevi balsoja. Tāpēc tā kā jūs izlavījāties, jums būs īpašs gods. Mēs tevi noslaktēsim. Mazulīt. Tev pienāksies arī pēdējā maltīte. I want a pizza, stuffed inside a turkey, deep fried, and covered it with chocolate. Vai tu tādu varēsi uzcept? Vai kāds teica, pagatavot? Nē, neviens neteica. Ak, tu pareizi, mums ir šefpavārs. Lai to uztaisītu, vajadzēs, lai šitie mazie klucīši aiziet un dabū man sastāvdaļas. Re, paņem sarakstu un manu grāmatu. Nē, man ir kompass, man būs labi. Es profesionāls esmu. Kāpēc? Manu grāmatu. Labi, bērni, apjam diržablī. Man vajadzētu šo sieriņu, tāpēc mēs organizējam launagu, un mums nav ko ēst. Man vajadzētu šo sieriņu, tāpēc man šobrīd ļoti grūti iet. Man tikai 15 kapeikas, un mani mājās nebaro jau 3 dienas. Lūdzu, ļauj man šo. Patiesībā tam tava vaina, ka tev tik grūti iet mājās. Tev vecāki patiešām tevi... Meitenes, nomierinieties. Mēs izlemsim, kurš dabūs pēdējo sieriņu ar pārbaudes darbu. Šitie padodas. Pirmais jautājums. Kurā gadā tika izveidots kārums, neskatieties? 1994. gada 28. septembris. Pareizi. Tā. Kāds dzīvnieks ir kāruma talismanis? Neskatieties. Suns? Nepareizi. Pareizi. Tagad pēdējais jautājums. Kas ir jūsu mīļākā kārums garša? Neskatieties. Apels. Ka es pat nejautāšu pilso, vai tu zaudē. Lūdzu, ņem kārumu. Tas nav godīgi. Menedžera kungs. Vai ir atgadījusies kāda problēma? Šitā tante kaut ko gribēja no tevis. Zini, tagad tu būs eskorts. Tu varēsi tikai atrasties 2. stāvā, un tu nevarēsi iziet no šī veikala, jo izeja ir 1. stāvā. Vajag atpakaļ uz darbu. Es esmu mainījusies. Parasti es pirktu cigaretes, bet šoreiz es pirkšu ledus tēju, vai man tikai pietrūks 10 centi. Es aiziešu pameklēt. Es paņemšu šito pīcu. Tā ir talismanis, tas ļoti skaists. Mans kompass ved uz magnētu sekciju. Mēs esam pilnībā nomaldījušies. Vai kas tas tāds ir? Atšaubļi, tēņi, es gribētu atvainoties par jau, kad es tik slikti par tevi izturējos, iepriekš. Es tiešām Jā, izveries. Palīgā, es iesprūdu. Es esmu eksperts šajā. Forši, 20 centi. Tā, labi. Tagad es varu
Nu, tās cigaretes tāds baigi labas, bet ne. Es varētu tikai šābus nopirkt. Nu, varbūt labāk nopērts tikai vienu, tāpēc, ka es gribu kaut ko no šī nopirkt. Vai kaut ko iest. Lūdzu, kārtīgi izvēlies, atstāj man arī. Šis kompass vēl nekam nedara. Es viņu vienkārši izmetēšu, man viņu nevajag. Tev burviņš. Gribu šis. Nē, vienkārši paņem vienu paku un mēs dalīsimies. Labi. Kur mēs rau nonācām? Laikam iekšā depozītā. Jūs laikam te jauniņi esat. Jā, mēs jau te visi esam 40 gadus. Mūs te vergo, liek mums rakt zeltu. Vai kāds negrib strādāt? Runāja. Tie jauniņie? O, ļauniņie, skatās ātrāk atradīsim zeltu, un varbūt es jūs izlaidīšu. Kāpēc ir šeit? Kāpēc? Labi, pacies kompas. Sakojam tam un izrokamies ārā. Bļa, kur mēs esam? Es nezinu, laikam Magdēļas sekcijā. Mēs tauzakām barikādas, tā lai neviens aiz sev nedraudētu dzīvību un netiktu šeit. Mums ir pizza un jums... Pasies, tur picē. Noliku čīp. Tad lepojos sodu. Nogalināšu. Rāds solēja man pakaļ uz dirižābuli. Pastīsimies, ko esat savākuši. Sāksim ar tevi, pildspalviņ, kā parasti. Cik atbildīga skuķe. Paņēmusi visu sieriņu. Pats. Labi, tālāk. Divi zēni atraduši foršu mantu. Burviņu un sūdu, paldies par picu. Tā nav burviņa pica, es to atradu. Labi, labi. Kas ar tevi noticis? Es izvēlējos cigaretes. Labi, tā jau pamest. Labi, tagad atgādinu, ka ir jābalso par vai nu spilventiņu, depozītu vai fagotu, jo viņi to nav atnesuši mums. Labi, tagad skatīsimies, ko šefpavārs varēs uztaisīt no šiem diviem sastāvdaļām. Nu, kaut ko izdomāšu. Izstāst tik garšīgi! Šefpavār, kā tu to uztaisīji? Tik vienu no divām sastāvdaļām. Viņi saka, ka esmu labākais šefpavārs aizkalnē. Labi, es īsti negaidīšu. Vienkārši slaktēt šitu stulbeni. Tā kā mums vajadzēja dabūt lielāku krēslu. Šeit ko es dzirdēju? Blā, blā! Čalīši, vai varat to sākt? Baigot loks, taisīt, beidzat ārā.